Labvakar! Rīt 2025. gada pēdējās stundas, un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks atskatīties uz spilgtākajiem hidrometeoroloģiskajiem notikumiem aizvadītajā gadā. Krusa, zibeņošana, ļoti stipras lietusgāzes, kas izraisa plūdus, upju iziešana no krastiem. Tās tikai dažas no lietām, kas šogad ir notikušas Latvijā un uz kurām ir vērts atskatīties. Bet pa vidu tam visam arī skaisti brīži, skaistas dabas parādības un mirkļi debesīs, ko tik bieži nemaz ikdienā neredzam, bet ko gribētos redzēt vēl. Tad šajā video pavisam īsi, chronoloģiskā secībā iziesim cauri spilgtākajiem notikumiem un beigās arī sausā statistika par šo gadu Latvijā. 2025. gada sākumā jau parādījās pirmās zīmes par to, ko mēs varam sagaidīt visā atlikušajā gadā. 2. janvārī Kurzemes pusē nokušana daudzums sasniedza 20 līdz 40 mm diennakts laikā. Spēkā bija oranžais brīdinājums par ūdens līmeni upēs. Daudzas upes izgāja no krastiem, radot plūdus, un šis jau bija neliels ieskats tajā, kas mūs sagaida visā šajā gadā. 7. janvārī Latvijas čērsojot siltajai atmosfēras frontei daudzviet tika novērots ļoti intensīvs sasalstošs lietus, jeb atkal janvāra 2. nedēļā Latvijā sākās ziemīgāk laikapstākļi. Vietām sniegseks biezums sasniedza 10, 15 un pat 20 cm. Un tad šeit manis minētais vienkārši skaistais skats 13. janvāra rītā ar apsnigušiem kokiem. Jau 26. janvārī valstī tika uzstādīts pirmais siltuma rekords. Dažu dienu vēlāk, 28. janvārī, tika uzstādīts visas valsts diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekords, respektīvi 28. janvārs. Vai vēl nekad iepriekš tik silts nav bijis, gaisa temperatūra sasniedza plus 9,2 grādus. Sākoties februārim, situācija nedaudz stabilizējās. Laiks joprojām bija silts, bet rekordu birums mazliet pieklusa, taču jauni rekordi nu jau gan vairs nesaistīti ar gaisa temperatūru sāka krist 6. un 7. februārī, kad Latvijā tika reģistrēts 3. augstākais atmosfēras spiediens novērojumu vēsturē Alūksnes meteoroloģisko novērojumu stacijā. 7. februārī atmosfēras spiediens sasniedza 1052,5 hektopaskalus. Absolūtais Latvijas rekords pieder arī Alūksnei, kad 12. decembrī 1946. gadā turpat atmosfēras spiediens sasniedza pat 1057,1 hektopaskalu. 9. februārī Mars bija pavisam tuvu mēnesi diskam, tikai 0,07 grādu attālumā no tā, un tad 20. februārī tika reģistrēta zemākā gaisa temperatūra Latvijā šogad. 20. februārī gaisa temperatūra Daugavpilī noslīdēja līdz -19,7 grādiem, kas tad arī ir šī gada zemākā gaisa temperatūra Latvijā. 25. februārī Eiropas vidēja mēroga termiņu prognožu centrs operatīvā darba režīmā izlaida savu pirmo uz mākslīgā intelekta bāzes balstīto modeli, un tas tuvākajos gados sola nest ievērojumu papildinājumu skaitliskajā laikapstākļu modelēšanā. Tā nu jau esam tikuši līdz martam, un 6. marta bija 11. Latvijā pirmoreiz tiek reģistrēti plus 10 grādi, un tajā pašā dienā 15.00 tiek reģistrēti arī pirmie plus 15 grādi, un 6. marts vispār notikumiem ļoti bagāts, ne tikai pirmie plus 10 un plus 15 grādi, bet vēlāk vakarā arī pirmo reizi man izdevās nobildēt polāros stratosfēras mākoņus. 29. martā Latvijā bija novērojams daļējs saules aptumsums, vismaz vietā, no kurienes es to novēroju maksimālās fāzes brīdī, mēnesis saules disku aizklāja par 14%, skats visnotaļ skaists. 14. aprīlis, 14.00, un Latvijā tiek reģistrēti pirmie plus 20 grādi. Tajā pašā dienā pēcpusdienā, ieplūstot siltajai un mitrējai gaisa masai, vietām valsts centrālajos rajonos tika novērot arī pirmie pavasarīgie pērkona negaisi. Tā kā pirmās pavasara vēsmas jau bija jūtamas, pavasara vēsmas ātri vien pārgāja vasaras vēsmās, jo jau 17. aprīlī 15.00 Daugavpilī gaisa temperatūra sasniedza plus 25 grādus, un jau nākamajā dienā, 18. aprīlī 13.00 Skultē tika uzstādīts visas Latvijas aprīļa nacionālais maksimālās gaisa temperatūras rekords
Tur gaisa temperatūra paaugstinājās pat līdz plus 28,1 grādam. Pāris stundas vēlāk arī šis rekords tika pārspēts, jo Skrīvera meteoroloģisko novērojumu stacijā gaisa temperatūra pakāpās līdz plus 28,4 grādiem, tādējādi kļūstot par jauno visas valsts aprīļa maksimālās gaisa temperatūras rekordu. Un es vēlreiz atgādinu, tas nav maijs, tas ir aprīļa vidus. 18. aprīlis mēs piedzīvojam vasarīgu karstumu, un, protams, ka tas arī noslēdzās, un tas noslēdzās nekādi citādi kā ar pērkona negaisiem. Un 19. aprīlī jau daudz viet Latvijā tika novēroti pērkona negaisi, vasarīgi pērkona negaisi, un šie jau pirmie nesa postījumus. Arī ļoti stipras lietusgāzes. Ogres novadā, piemēram, no viena negaisa mākoņa nokrišņa daudzums 2 stundās sasniedza 64 mm. Izcēlās plūdi. 22. aprīlī šajā pašā karstajā gaisa masētāji lēnām virzoties projām Lietuvā tika reģistrēti vēl iespaidīgāki krustas gabali. To diametrs sasniedza pat 4 cm. Protams, tas ir ļoti tālu no rekordiem, un mums katru gadu, jau pēdējos gados krustas graudu izmērs pārsniedz iepriekš minētos 3-4 cm, bet joprojām atgādina, ka tas ir aprīlis. Tad mazliet no privātās dzīves, kas varbūt nebūs saistoša visai Latvijai, bet 25. aprīlī es devos uz Latvijas Universitāti aizstāvēt savu zinātniskās pētniecības darbu par postošo vētru Kirstī, kas pagājušo gadu Latvijas centrālajos rajonos atnesa vienus no spēcīgākajiem plūdiem Latvijas vēsturē. Mans darbs ieguva pirmās pakāpes diplomu valsts konkurencē, un pēc tam 29. aprīlī tiku izvirzīts pārstāvēt savu zinātniskās pētniecības darbu nākamgad aprīlī Amerikas Savienotajās valstīs. Tas viennozīmīgi ir mans gada spilgtākais notikums vismaz akadēmiskajā jomā. Tālāk virzoties uz māju, vairs vasaras vēsmas just nevarēja, jo jau 7. maijā mēs sapratām, ka šis maijs būs augsts, daudz viet bija sals. Pie tam 9. maijā gaisa temperatūra Daugavpilī nokritās līdz mīnus 4,8 grādiem, un lai gan maijs tiešām bija augsts un beigās izvērtās pa augstāko šajā gadsimtā ar vidējo gaisa temperatūru plus 9,4 grādi, tas nebija visaugstākais maijs. 16. maijā daudz viet Latvijā izveidojās neliela sniega kārtiņa. 27. maijā Latvijā pirmo reizi bija novērojami sudrabērie mākoņi. Tiesa gan šajā brīdī vēl tie bija pavisam blāvi, un tos bija iespējams tikai fiksēt ar fotokameras palīdzību. Un tad vēl 30. maijā Lietuvu plūdi Madonas novadā, atkal izskaloti ceļi, milzu ūdens masas gāžas no laukiem pāri ceļiem. Nokrišņu daudzums Madonas novadā sasniedz 194 mm. Salīdzinājumam norma ir 57 mm. Beigās maijs arī izvērtās augstāko šajā gadsimtā, un šis bija pirmais mēnesis kopš 2024. gada janvāra, kad gaisa temperatūra bija zem klimatiskās normas. 4. jūnijā visiem tiem, kas pašas pirmos sudrabaino mākoņus nokavēja, bija pienācīgs sudrabaino mākoņu sezonas atklāšanas starta pasākums, starta nakts. Tad neliels laika nogrieznis no 4. jūnija līdz 10. jūnijam, kad gan Latvijas reģionā, gan arī Eiropā kopumā no Kanādas atceļoja plaši meža ugunsgrēku dūmi, kas debesis padarīja ļoti dūmakainas, saulrieti vairākus vakarus pēc kārtas un arī saulēkti vairākus rītus pēc kārtas bija pavisam sārti, tādi pavisam blāvi pat varētu teikt. Un tad 5. jūnijas, pirmais tāds bīstamais negaisu gadījums, vismaz par mata tiesu mēs paglābāmies no tāda bīstama negaisa. Burtiski 100 km attālumā šie negaisi Lietuvā atnesa stihiju, sagāžot kokus, atnesot lielgraudu krusu, bet Latvijai par laimi negaisi pagāja garām. Naktī no 1. uz 2. jūliju ģeostacionārajā orbītā tika nogādāts jaunās Meteosat 3. paaudzes ģeostacionārais satelīts MTGS, ar kura palīdzību, sākot no nākamā gada otrās puses, mums būs iespēja sekot līdzi atmosfēras profilam, atmosfēras stāvoklim, pilnam spektrāliem stāvoklim reizi 30 minūtēs. 2. jūlijā mums beidzot izdodas pārspēt maksimālās gaisa temperatūras rekordu, kas tika uzstādīts aprīļa vidū, tātad šie plus 28,4 grādi, un atkal vienā dienā vairāki notikumi. Tajā pašā 2. jūlija vakarā bija skaistākie un vizuāli iespaidīgākie sudrabainie mākoņi šī gada sezonā sudrabaino mākoņu.
Jau vakara sākumā tie bija redzami pa visu debesjumu, un ne tik vien kā redzami ar neapbruņotu aci, bet to struktūra bija īpaši skaista un dinamiska. 3. jūlijas 12:00 Latvijā tiek reģistrēti pirmie +30 grādi. Pēc ilgas gaidīšanas tā maģiskā 30 grādu atzīme ir sasniegta, un tiklīdz Latvijā ieplūda karsta gaisa masa, uzreiz atkal sākās negaisi. 3. jūlija pēcpusdienā un vakarā Vidzemes pusē tika novērota atkal lielgraudu krusta, daži krustas graudi 3–4 cm izmērā, ļoti krasas vēja brāzmas un ļoti intensīvi nokrišņi. 10. jūlijā 2008. Pirmo reizi Latvijas vēsturē publiski tiek izplatīts šūnu apraides ziņojums. Šajā gadījumā tas bija pirmais izmēģinājums reāls dzīves apstākļos par oranžās pakāpes brīdinājumu. Kas brīdināja par to, ka naktī no 10. uz 11. jūlija Latvijā gaidām ļoti intensīvi nokrišņi. Viedokļi dalījās, neiztika arī bez kritikas, bet tieši ar šūnu apraides palīdzību nākamajos gados būs iespējams ļoti ātri un operatīvi ziņot par bīstamiem laikapstākļiem, piemēram, vasaras negaisa gadījumos, kad tuvojas postoša vētra, tad ar šī šūnu apraides palīdzību būs iespējams uz telefoniem nosūtīt ziņu tieši tām apdraudētajām teritorijām, kur negaisa tuvojas. Līdz ar to brīdinājumu nevajadzēs celt visai valsts teritorijai vai, piemēram, visam novadam, bet konkrētam punktam, kur tātad šis negaisa tuvojās. 11. jūlijas. Šis datums gan Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē vēl paliks ierakstīts ar lielo burtu ilgu laiku, jo jau dienas laikā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs sarkano augstākās pakāpes brīdinājumu par ekstremāli stipriem pērkoru negaisiem Latvijas austrumu rajonos. Dažas stundas vēlāk sekoja arī šūnu apraides ziņojums, un tad šis. Smiltenes novada Palsma krustas grauda izmērs sasniedz 11,5 cm, kas ir jebkad lielākais krustas grauds, kāds Latvijas teritorijā jebkad ir reģistrēts. Jāsaka gan, ka krustas graudu novērojumi un rekordi datu bāzi un datu rindas ir salīdzinoši nesen uzsāktas. Tomēr arī vēsturiskās analīzes un skaitliskās modelēšanas dati rāda, ka atmosfēras stāvokļi vēl nekad Latvijā nav bijuši tik atbilstoši, vai vismaz nav bijuši ar tik lielu varbūtību atbilstoši, lai atnestu tik lielu krustas graudu. Un pie tam tas ir pirmais ziņojums par tā saukto milzu krustas gadījumu, jeb krustas graudu, kura diametrs pārsniedz 10 cm. Viennozīmīgi šī gada spilgtākais notikums, to varu vienpersoniski paziņot par šī gada spilgtāko laikapstākļu notikumu, jo rekords ir tik absolūts un, varētu teikt, pat neticams, kad šis viennozīmīgi ir kļuvis par šī gada spilgtāko notikumu. Protams, skeptiķi teiks, ka lielākā krustas grauda izmērs ir no tā viena ledus gabala pīķa daļas līdz otrai, un pats tas krustas grauds ir mazāks, bet jebkurā gadījumā, pat ja mēs ņemam šos krustas graudus, kas ir blakus, tie joprojām ir 10 cm izmērā. 20. jūlijas Latvijā tiek reģistrēta pirmā un pie reizes arī pēdējā tropiskā nakts. Mērsragā gaisa temperatūra visas nakts laikā nenoslīd zem +20,5 grādu atzīmes. 13. augusts vēlākie sudrabainie mākoņi manā novērojuma vēsturē. Sudrabainos mākoņus novēroju jau kopš, kvalitatīvi novēroju kopš 2019. gada, kad es pierakstu arī to sākumu un beigu datumus, un 13. augusts ir vēlākais datums, ko man ir izdevies piefiksēt. 21. augusts, pirmā salna Vidzemē, un atkal visai ātri. 26. augusts līča efekts, krusa un plūdi. Rīgā tiek reģistrēts nokrišņu daudzums 50 mm. Pie tam krusu vairums cilvēku vēl tajā dienā uzskatīja par sniegu, jo krusa bija nobirusi tik blīvā slānī, ka tā noklāja zemi baltu īslaicīgi. Un atkal šis ļoti pēkšņais nokrišņu gadījums, kad dažu stundu laikā nokrišņu daudzums sasniedz 50–60 mm, apludinot ielas, atkal radot izskalojumus. Tieši šajā zīmē arī turpina ritēt 2025. gads. Tā kā tas arī sākās, tā tas arī turpinās. 7. septembris kaut kas krietni pozitīvāks, priecīgāks, bez stihijām. Latvijā pēc 6 gadu pārtraukuma atkal ir novērojams pilns mēnesis aptumsums.
Sākumā daudz cilvēku jau sāka satraukties, jo mēnesi neredzēja, jo vakars tiešām bija ļoti silts, pat sutīgs, gaiss bija mitrs. Tad, kad mēnesis jau izlīda no biezās dūmakainās atmosfēras, kas pie tam vēl bija pilna ar mitrumu, un kad šo sarkano asins mēnesi varēja ieraudzīt, nu skati tiešām bija iespaidīgi. Šeit viena fotogrāfija, bet sociālā tīkla bija piepildīti pilni ar fotogrāfijām ar sarkano asiņaino mēnesi. Septembris turpinājumā un oktobra sākums aizritēja nedaudz mierīgāk, bet tad 12. oktobrī piedzīvojām rudens pirmo vētru. Daugavgrīvā maksimālās vēja brāzmas sasniedz 29,1 m/sekundē, un pie tam tajā pašā dienā arī tika reģistrēts pirmais sniegs 2025. un 2026. gada ziemas sezonā. Balvu novadā zeme īslaicīgi pat nosniga, mazliet balta, protams, sniegs ļoti ātri izkusa. Ziemas mīļotāji jau ar atklātām rokām gaidīja, nu tik ziema sāksies, nu tik sāksies sniegs, bet sniegs un ziema nesākās. Pa starpai tai vēl 22. oktobris. Man izdevās nobildēt komētu C2025 A6 Lemon, kas Latvijas debesīs bija redzama pāris nedēļas. Ar fotoaparātu un ar teleskopu atkal skats bija ļoti iespaidīgs, tiešām ļoti iespaidīgs, varētu pat teikt. Protams, ir redzēts vēl krietni spožākas komētas. 18. oktobris Latvijas teritorijā redzama ziemeļblāzma. Tā nebija vienīgā ziemeļblāzma. Ziemeļblāzmas bija redzamas vairākas naktis. Nu, varētu pat teikt 10 nakšu, bet mēs esam saules aktivitātes cikla maksimumā. Tiklīdz debesis pilnībā skaidrs, tiklīdz nakts ir dzidra un mēnesis gaisma netraucē, ir ļoti augsta varbūtība, ka vismaz pamalē kaut kāds zaļš spīdumiņš būs, kameras ekrānā pavisam noteikti. Tad neliela mistērija pēdiņās, no mistērijas tur nav nesmakas, vienkārši laimīga apstākļu sakritība. 7. novembrī skatā no Jelgavas reģistrēts spožs meteors, un tieši pēc 7 dienām, 15. novembrī, atkal tiek reģistrēts spožs meteors. Un vēl pēc 7 dienām atkal vēl viens spožs meteors, 3 meteori ar 7 dienu intervāliem, ja tā var teikt. Novembra izskaņā 29. novembrī Latvijas austrumdaļā, it sevišķi Vidzemē, vietām arī Pierīgā tika novērota pamatīga atkala, un ja salīdzina to ar 7. janvāri, tad šī bija kā diena pret nakti, jo 7. janvārī, protams, arī bija apledojums uz koku zariem krājās, ledus kārtiņa, bet šis video, tā vairs nav ledus kārtiņa, tas ir kārtīgs ledus slānis, kas ir uzaudzis uz koku zariem. Šajā gadījumā izskatās, uz aci novērtējot, vismaz 4-5 centimetri biezs ledus slānis. Situācija tiešām bija pat diezgan bīstama vietām, jo koki gāzās no šī ledus svara. Un šis bija 3. gadījums, kad laikapstākļu dēļ tika izplatīts šūnu apraides ziņojums. Un esam nonākuši līdz decembrim. Decembris kopumā aizritējis mierīgi, bet decembra vidus, konkrēti 10. decembris, ar siltuma rekordiem un Rīgā plus 9,9 grādiem. Mēs atkal runājam par ziemas mēnesi, kad gaisa temperatūra ir ap plus 10 grādiem. Tātad janvāris, februāris un jau arī decembris. Tagad visi 3 ziemas mēneši, kas šajā kalendārajā gadā ir, tie visi ir bijuši vismaz ar kādu brīdi, kad gaisa temperatūra ir ap plus 10 grādiem. Noslēgumā manis solītā sausā statistika, jeb tādas gada laikapstākļu balvas, ja tā var teikt, sadalīt tos rekordistus, ja tā var teikt. Maksimālā gaisa temperatūra šogad reģistrēta 3. jūlijā, kad Mērsragā un Rīgā tā sasniedza plus 32,4 grādus. Minimālā gaisa temperatūra reģistrēta 20. februārī, kad Daugavpilī reģistrēta mīnus 19,7 grādi. Un šeit atkal šis punkts, kad gaisa temperatūra ziemā Latvijā nesasniedz pat mīnus 20 grādus nekur valstī. Lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts turpat Madonā, kur es arī rādīju šo video ar izskaloto ceļu. Maija beigās tur nokrišņu daudzums gada laikā sasniedzis 892,9 mm. Vēl gan ir palikušas dažas stundas, bet tā kā ievērojami nokrišņi vairs nav gaidām, var teikt, ka šis arī ir galējais rādītājs. Protams, janvāra sākumā Latvijas Hidroģeoloģijas meteoroloģijas centrs apkopos oficiālos datus. Pretī mazākais nokrišņu daudzums reģistrēts tepat Jelgavā, kur nokrišņu daudzums visa gada laikā sasniedz tikai 507 mm.
kas ir pat zem klimatiskās normas, un līdz ar to gada vidējais nokrišņu daudzums valstī ir 697 mm, un normāli tam būtu jābūt 685,6 mm. Šogad tātad nokrišņu daudzums vidēji valstī kopumā par 12 mm lielāks, bet ir bijuši gadi, kad nokrišņu daudzums ir vēl krietni lielāks, pat virs 730 mm. Un jautāsiet, kādēļ, jo šogad ziņās plūdi, izskaloti ceļi un ūdens ir dzirdēts visās formās. Bet problēma ir tajā, kā šie nokrišņi izkrīt no debesīm. Ja vienas diennakts laikā nolīst 40 līdz 50 mm, apludinot ielas, ceļus, veidot izskalojumus, un pēc tam 2 nedēļas nokrišņu daudzums ir tā tikai ap dažiem milimetriem, tad uz visu valsti kopumā ņemot, mēs tādīs normas robežās arī aptuveni turamies. Ir svarīgi tas, kā šie nokrišņi izkrīt, vai tie izkrīt dažu nedēļu laikā, mēreni, pakāpeniski, vai dažas nedēļas nelīst, un pēc tam dažu dienu laikā izkrīt visa mēneša nokrišņu daudzuma norma. Un tieši tas ir iemesls, kādēļ mēs pēdējos gados arvien vairāk redzam šīs epizodes ar plūdiem. Stiprākais vēja brāzmas šogad reģistrēts Daugavgrīvā, kur vēja ātrums sasniedz 29,1 m/sekundē, un tas notika tātad 12. oktobrī. Pats svarīgākais gada vidējā gaisa temperatūra. Klimata pārmaiņu kontekstā par gada vidējo temperatūru tiek runāts daudz, un 2025. gada vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir plus 8,1 grāds, kas ir 1,3 grādus siltāks par klimatisko normu. Un līdz ar to ierindojoties 3. siltākajā gadā meteoroloģisko novērojumu vēsturē, 2. vietā 2019. gads ar 8,2 grādiem, un 1. vietu dala 2024. un 2020. gads, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā gada griezumā bija plus 8,7 grādi. Tā kā ļoti silts gads ir aizvadīts, neskatoties uz to, ka pēc sajūtām ir šķitis augsts, un tas ir tik vien uz tā rēķina, ka aizvadītajos gados mēs esam pieraduši būt absolūtā svelmē visas vasaras garumā. Tagad beidzot uz jaungadu mums parādās sniegs, saules, un gada naktis tagad -12, -15 grādi, tā kā izbaudam to. Tāds bijis aizvadītais gads, pilns ar notikumiem. Varbūt nevarētu teikt, ka jau šo notikumu ir bijis ļoti daudz skaita ziņā, bet tad, kad tie bija ļoti iespaidīgi. Un līdz ar to vēl vienu lapas pusi varam vērt ciet, noglabāt to rekordu plauktiņā un skatīties jau uz nākamo 2026. gadu, kas vismaz pēc prognozēm iesāksies ar kārtīgu ziemu. Latvijas teritorijā pakāpeniski sāks nostiprināties sniega sega. Ļoti cerams, ka tā arī nenokusīs tik ātri. Un visiem novēlu laimīgu jauno gadu, un pats galvenais, lai mums nākamajā gadā ir vairāk laikapstākļu, par kuriem mēs varam priecāties, nevis par kuriem mums, sinoptiķiem, ir jābrīdina jūs. Laimīgu jauno gadu!